Runāsim par 11. septembri, kura 10 gadu tikko kā visā pasaulē, bet, protams, jau vairāk Amerikā, Ņujorkā un citās pārējās pilsētās, kurās nogāzās lidmašīnas, tika atzīmēta ar piemiņas brīžiem, ar domām par to, kas ir bijis, kāpēc tas noticis. Bez šaubām šī diena mainīja cilvēku domas par daudzām lietām. Visā pasaulē, visvairāk Amerikā, protams, visvairāk cietušajā šajā valstī. Mēs, gatavojot sižetu par 11. septembri, nolēmām skatīties uz to mazliet savādāk, kas šajos 10 gados ir mainījies karā pret terorismu, ko sagaidīt vispār no tā, kas varētu tuvākajā laikā notikt šajā sfērā. Par to vārds manai kolēģei Ilzei Jakovļevai. Vismaz viena no katriem 10 amerikāņiem 2001. gada 11. septembra traģēdija Ņujorkā skārus personīgi. Otrā pasaules malā Afganistānā, valstī, kur vairāk nekā trešā daļa iedzīvotāji ir jaunāki par 14 gadiem un 72% pieaugušo ir analfabēti, lielākā daļa nemaz nezina, kas notika šajā dienā. Televīzijas un interneta trūkuma dēļ viņi nekad nav redzējuši ikonisko Dvīņu torņu attēlu. Taču tieši todien Amerika sāka cīņu pret terorismu. Tobrīd iespējams nenojaušot, ka Afganistānā tiek uzsākts garākais karš ASV vēsturē, kurā pat labi iesaistītas jau 48 valstis. Nebūtu 11. septembra, Afganistānas un Irākas vārds nebūtu liekams ar vienādības zīmi 6000 sabiedroto karavīru nāvēm un vairāk nekā 137 000 civiliedzīvotāju zaudējumam Afganistānā, Irākā un Pakistānā. ASV Brauna universitātes veiktie aprēķini liecina, ka kara izmaksas lēšams $4 triljonu apmērā. Tas ir ASV budžeta deficīts kopā skaitīts 6 gadus, no 2005. līdz 2010. gadam. Vēl 2001. gada sākumā ASV galvenā ārpolitiskā interese saistījās ar Ķīnu. Pēc 11. septembra saraksta augšgalā nonāca islāma pasaule. Toreizējais ASV prezidents Bušs reiz esot jautājis Ķīnas prezidentam Hu Dzintao, kas viņam neļauj naktīs gulēt. 25 miljonu jaunu darba vietu radīšana bija Hu Dzintao atbilde, kamēr Bušs uztraucās par nākamo terora aktu. Līdz šim drošības iestādēm patiešām ir izdevies nepieļaut turpmākus uzbrukums ASV teritorijā. Pēc Osama Bin Ladena nogalināšanas 54% amerikāņu savā valstī jūtas drošāk, bet 28% saka, ka dzīvot kļūs bīstamāk. Mēs esam mainījuši drošības sistēmu mūsu dzimtenē. Esam nodibinājuši partneru attiecības gan ar NATO, gan ar mūsu sabiedrotajiem visā pasaulē. Ir daudz diskusiju ar partneriem par to, kā stāties pretī globālajiem izaicinājumiem pasaulē, tāpēc es domāju, ka Amerika tagad ir drošāka vieta nekā tas bija pirms 10 gadiem. Laikraksts Washington Post pagājušajā gadā ziņoja, ka vairāk nekā 1200 valdības organizācijas un gandrīz 2000 citu uzņēmumu darbojas ar terorisma apkarošanu, drošības jautājumiem un, kas svarīgi, arī izglītību. ASV ved sarunas gan ar tā sauktajiem labajiem talibiem, tai būs jārunā arī ar musulmaņu brālību, kas spēlē būtisku lomu jaunās Ēģiptes valdības veidošanā. Vadoties pēc principa, ka ienaidnieks ir labi jāpazīst, ASV valsts departamentā pieņemti 500 arābu valodas un kultūras speciālistu. Ja 2000. un 2001. gadā arābu valstīs mācījās teju 900 amerikāņu studentu, tad tagad nepieciešamos kredītpunktus šajās zemēs pelna 4500. Vidējo austrumu ekspertu burtiska ražošana pēdējos gados izraisījusi milzīgu Ķīnas ekspertu trūkumu. Pirms 10 gadiem pasludinātais karš pret terorismu izrādījās neveiksmīgs. Tagad lielākā daļa politiķu, īpaši demokrāti, to sauc par karu pret Al-Qaidu. Es domāju, ka prezidents Obama skaidri nosprauda mērķus sakaut Al-Qaidu, un šajā ziņā mēs esam sasnieguši būtiskus rezultātus. Vēl pirms Bin Ladena nogalināšanas mājā Al-Qaidas rindas tika būtiski paplūnītas. Viena no kārtējiem organizācijas līderiem nogalināja pagājušajā mēnesī, taču nevajag daudz teroristu, lai radītu haosu. Al-Qaidas atzars Jemenā draud ar bīstamu bioloģiskā ieroča ricīna izmantošanu turpmākajos uzbrukumos. Al-Qaida ir spēcīga arī Lībijā, Alžīrā, Tunisijā un citur. Karš pret Al-Qaidu un tai līdzīgām islāma teroristu organizācijām turpināsies. Karš pret teroru droši vien mums kā jēdziens, kā politiska koncepcija ir vēlams būtu jāatmet. Karu pret terorismu nevar uzvarēt. Pārskatāmā, vidējā un tālā nākotnē terorisms pasaulē pastāvēs, ar to nāksies saskarties. Rietumu valstīm visām ar to ir jārēķinās.
Sabiedroto karaspēka izvešana no Afganistānas, kā jaunais beigu termiņš tiek saukts 2014. gads. Tikmēr nemieri Arābu pasaulē liesmo ar vēl nepieredzētu spēku. Tas, ko redzam Arābu pavasarī, kad tik daudz dažādu cilvēku daudzās valstīs un dažādos veidos tiecas pēc cieņas, brīvības un iespējas izteikties. Tā ir liela daļa no mūsu politikas, kopā ar sabiedrotajiem atbalstīt šos centienus. Eksperti gan brīdina, rietumiem jāņem rokās sociālās un ekonomiskās politikas ieroči, lai šīs gaidas neizrādītos veltas. Lai tās gaidas nenovestu pie tā, ka noskaņojumi sabiedrībā mainās prom no simpātijām pret rietumiem, kuri atbalstīja šīs revolūcijas un dumpjas vai sacelšanās par labu islāma organizācijām, musulmaņu brālību un tam līdzīgām. Nesen musulmaņu valstīs veikta aptauja liecina, ka lielākā daļa joprojām atsakās ticēt, ka 11. septembra vaininieki bija ārābi. Tāpat aptauja liecina, ka musulmaņu un rietumu pasaules vienu otru joprojām uzskata par fanātiskām un vardarbīgām. Arvien mazāk amerikāņu atbalsta kāru Afganistānā. Gada sākumā veiktais Washington Post un ABC News pētījums liecina, ka gandrīz 2/3 amerikāņu uzskata, ka tam nav jēgas. Iespējams tāpēc, ka spēcīgāka par terorismu izrādījās ekonomiskā krīze, kas ietekmē ikvienu amerikāņu dzīvi. Ja Osams bin Ladena nogalināšana nedaudz pacēla prezidenta Obamas reitingu, tad šobrīd to grauž ekonomiskās problēmas. Tāpat kā jūsu vēlēšanās, arī Amerikā svarīgākais temats būs ekonomika, nevis ārpolitika. Nākamo 10 gadu Amerikas izaicinājums būs atgūt zaudēto uzticību no tās sabiedroto, īpaši Pakistānas puses, spēku lietot taupīgāk un pie pretinieka iet ar dāvanām, nevis uzreiz ar ieročiem. Tas gan liek apšaubīt amerikāņu spējas stāties pretī strauji augošās Ķīnas mestajiem ekonomiskajiem izaicinājumiem.